Sveiki! Es esmu Iveta no Datuve LV televīzijas un man ir sliktas ziņas par Google. Google dara labu darbu, iespēju robežās izsvītrojot interneta lietotāju datoru drošībai bīstamās weblapas no saviem meklēšanas rezultātu sarakstiem. Taču tas netraucē Google mārketingam tirgot visiem zināmos Google reklāmas, tekstētas pakalpojumu bīstamo weblapu turētājiem un parazītisko sīkprogrammu izplatītājiem. Šādā veidā parazīti un spamotāji atrod arvien jaunus upurus, jo AdWords servis, kurš izvieto Google teksta reklāmas mājaslapās, nešķiro godīgas reklāmas devējus un blēžus. Absurdo situāciju lieliski raksturo viltus atvīrusotāja Antivīrus XP 2008 reklāmas kampaņa. Antivīrus XP 2008 pašos pamatos nav nekāds atvīrusotājs, bet viltīga programmele, kura noslēpjas lētecīgā uzstādītāja datorā un laiku pa laikam izmet uz ekrāna ziņojumu, ka dators inficēts ar visbaismīgākajiem vīrusiem pasaulē. Pēc tam Antivīrus XP 2008 iesaka nopirkt profesionālo atvīrusotāju versiju, jo tikai tā spējot glābt datoru no vīrusu armādas, kura it kā saimniekojot šajā datorā. Protams, arī Antivīrus XP 2008 profesionālā versija, kuru lētecīgais datoru lietotājs nopērk, ir tāda pati blēdīga programmele, kuru periodiski turpina spamot un izspiest no datoru lietotāja naudu ar ticami simulētām atvīrusotāju darbības pazīmēm un biedējošiem paziņojumiem. Kad Google atklāja, ka blēži izmantojuši tekstētas servisu, lai reklamētu šo afēru, Antivīrus XP 2008 reklāmas kampaņa, protams, tika pārtraukta, taču zināmu laiku vidusmēra datoru lietotāji visā pasaulē tomēr bija pakļauti briesmām. Risinājums ir vienkāršs un speciālisti iesaka Google marketingam to pieņemt. Jāapvieno bīstamo weblapu un tekstētas kontroles mehānismi. Ja reiz esi iekļuvis melnajā sarakstā, neceri, ka varēsi reklamēt bīstamu preci vai pakalpojumu.